Jau, čurīju visapkārt. Šoreiz gribējās parunāt par politisko divkosību un politisko pretīgumu un politisko dubult morāli. Braucam pa Rīgu, viss skaisti, viss forši, ķipa latviska Latvija, ķipa karodziņi, ķipa karogi izkārti, tramvaji nomālēti latviskās krāsās, trolejbus izmālēti, tas ir autobus izmālēti, nomālēti latviskās krāsās, viss jau būtu forši, viss jau būtu jauki, ķipa dzīvojām, ķipa latviskā Latvijā, bet, diemžēl, visu skaisto idilli izbojā babaji, dvieļa galvas un nigas. Cik žēl, cik skumji, cik pretīgi, cik divkosīgi. Kamēr politiķi sev dirsā smērē štukas eiro, tikmēr parastā tauta, kas mokās, kas aizbrauc, tikko bijām pie vienas tantiņas. Viņai tā kā palīdzēt uznes uz otro stāvu. Kā jūs domājat, cik viņai pensija? Kā 250 eiro laikam, vai? Ka mūsu pakalpojumus vairs atļauties nevar. Kad viņai tur šādas tādas terapijas, kur viņa bīda caur, lai apmaksā ziedot.lv. Bet transportam viņai, diemžēl, naudas nav. Pensija ir tik maza, kad tāda ir, tāda viņa ir. Kāda Latvija, kāda neatkarība, tā ir ņirgāšanās. Tā ir totāla ņirgāšanās ar sistēmu, ar valdību, ar iekārtu priekšgalā. Tā ir totāla un atklāta ņirgāšanās par cilvēku, kurš visu savu dzīvi nostrādājis sistēmai, maksājis sistēmai nodokļus. Un tagad viņš vienkārši teiksim tā, netiešā nozīmē izmest uz ielas. Viņam tiek pateikts, ej, dirst, maksā par savām procedūrām pats, maksā par saviem asistentiem pats, maksā par savu transportu pats. Tu esi visu mūžu nostrādājis Latvijas valstī. Un tagad tu esi Latvijas valstī nahuj neesi vajadzīgs. Šitā divkosība un politiska dubultstandarti man vienkārši atvainojos. Man vienkārši no dusmām un bezspēcīga niknuma gribās kliegt. Kādā miskastē mēs varam dzīvot, kādā dubultmorālē un dubultstandartos mēs varam dzīvot. Tās vienkārši šausmas. Tas vienkārši šausmas. Cik mēs tālu vēl iesim? Cik tālu un kur? Es nezinu. Bet, visi tie tūdeliņi tāgadiņi, man gribās dažkārt viņiem pasaka, ejiet jūs visi dirst, paskatieties, kādā valstī jūs dzīvojat. Un beidzot tūdeliņot un tāgadiņot.